Čau visiem! Un šodien mēs filmējam atbildes uz jūsu jautājumiem. Par mūsu draudzību. Piedodiet, ka te ir vējš, jo es esmu ārā futbola stadionā un te ir diezgan liels vējš. Jā, bet es ceru, ka viss ir labi. Nu, šeit nav tas mikrofoniņš, to mīksēs, bet tas nekas, jāsaka arī kaut kā mazais. Tātad mēs sāksim atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tieši par mums abām. Man liekas, tas būs grūti. Man ir augsti, podīgi. Tas Portugāls man reāli ir augsti. Evelīna, es laiku tāds. Labi, es sākšu. Man bail. Jā? Taču Nikola mums jautā, jums kādreiz būs mīta? Mēs esam taisījuši mīti iepriekš, ka Evelīnai bija, man liekas, 200 vai 100 un man bija 500. Tas nebija diži izdevies. Cilvēki daudzi neatnāk un tā. Es domāju tā, ka man tūlītās jau pēc 7 subscriberiem būs jau 1000. Man arī tas jautājums diezgan bieži. Un Evelīnai būs tūlītās jau 800. Un es domāju, kā Evelīna sasniegs 800 un es 1000. Mēs varētu. Mēģināt uztaisīt. Bet mēs brīdināsim mēnesi iepriekš. Jā, ir problēma tāda, kad... Daudz cilvēku netiek. Jā, daudz cilvēku netiek un tas ir ļoti slikti. Bet es sāku, mēs pamēģināsim, brīdināsim jau ļoti agri. Centīsimies, jā. Tātad Marta Paipa jautā, no cik gadu vecuma jūs esat pazīstams un kā iepazināties? Tas pirmais jautājums. Es skatījos uz komentārus, un tur bija daudz tādu, cik mēs gadus jau esam pazīstami, uz kā iepazināties, tāpēc šis jautājums būs arī daudziem. Mēs iepazināmies mūsu teātra studijā. Mēs esam pazīstami, kaut kādi mums bija 11 gadi. Mēs iepazināmies teātra studijā un teātras, jā. Es vienkārši negribu teikt, kāds ir mūsu teātra studijas nosaukums, jo... Jā, nu tā kā tas... Vienkārši gribas, protams, mēs gribam vairāk cilvēku, mēs gribam, lai tieši atrod cilvēks, nekā mēs jums sakām, ja tur un tur. Vienkārši mūsu teātra... Nu, mēs negribam tā darīt. Tieši tagad! Beidzot pļaut, mēs atkal sākam. Un mēs, no 11 gadiem teātra studijā mūsējā. Un, jā. Tātad nākošais no viņas jautājums no Martas Paipa. Nē. Kāds ir jūsu mīļākais saldums? Nē. Mūsu mīļākais saldums kāds ir? Labi, ātri pasakām. Mīļākais saldums ir... Saldums? Es nezinu, kas mans mīļākais popcorns. Saldējums, cepu mīkls, kukīdo. Saldējums. Saldējums, šokolādi, man visi grib šo saldumu. Siera kūka. Ņujorkas siera kūka, jā. Siera kūka. Man visi saldumi garš, es nevaru... Jā, man arī visi garš. Izteikt vienu saldumu, kurš man ļoti garš. Katrā kategorijā kaut kāds mīļākais. Nu jā, saldums ir siera kūka. Nu, mans mīļākais kaut kāds saldums. Nu, mani saldējums ir cepu mīklis un siera kūka, jo man nav tāda viena vai vairāk garšo. Pasakiet viens otras labāko īpašību. Viņa tāda jauka, es nezinu, jauka viņa ir. Tāda jauka meitenīte, labsirdīga, es nezinu. Man liekas, teica lasa grāmatas. Nē, labsirdīga. Kaut kā tāda, es nezinu. Es dabūju baznīcās to sarkano eņģelīti, kas mīlestības. Es arī... Evelīnas labākā īpašība ir tas, ka viņa ļoti jauka. Viņa vienmēr izpalīdz. Viņa tiešām izpalīdz. Viņa vienmēr izpalīdz arī, kas būtu. Viņa ir laba, viņa skaista, viņa gudra. Vienkārši ar viņu es jūtos droši. Labi. Jā, tas pats. Es ļoti ceru, ka jūs dzirdat vienkārši. Jūs neiedomājaties, cik mēs ilgi gaidām. Mēs cenšamies nosist laiku. Ups! Tātad nākošais jautājums. Beidzi, dzirdēji? Jā, dzirdēju. Ātris! Tātad to saka... Es ceru, tīšos pirksti, jūs nezinu, bet šitā meitene saka, ja nu kas, tā kā...
Štāda te bildīt. Es jūs 3 dāvanas gribētu Ziemassvētkos, kādu somu vēlētos, kādu mīļākā krāsa. Kādu mīļākā krāsa. Man mīļākā krāsa ir zila. Violeta. Un kādu somu vēlētos? Es nevēlos sakāt. Es nezinu. Ko viņš ir? Somu. Somu? Es zinu. Es šausmīgi gribētu, es aizmiršu, kā filmu sauca, bet Evelīna, tu ieliksi bildi, es jau parādīšu. Viņa ir kvadrātaina, un es gribētu tādā zilā krāsā, un kur tāds aplīts ir, un viņa tā kvadrātaina ir tāda. Tur jūs redzēsiet tagad bildi. Tādu somas gribētu. Tad nākošais ir meklē Latviju, maksā reāli 70, 80, 90 eiro. Pasaries! Cik jums gadi? Jums gadi? Mani ir, ziniet, cik gadi? Man ir tūlīt paliks 14, viņai jau ir 14. Jā. Man palika 8 eiro. To prasa cool girl. Cool girls. Tātad, nākošais jautājums Loreta prasa, kas ir briesmīgākā lieta, ko esat darījuši kopā. Manuprāt, tas ir par vainu, kad mēs gājām pie mannekeniem. Mēs tā kā bijām H&M, un mēs viņai gribējām bildes, un tur bija tā kā tie mannekeni, un tur bija tā priekšā tā kā tā sarkanā lenta, ka nedrīkst iet. Es jau redzēju, kā visi tā dara, un mēs arī, ka visi iet bildēt uz mannekeniem, un es domāju, var mēs tā aiziet, mēs esam pirmo reizi knapi pa sev pielaužam, tad otro reizi mēs mēģinām, tad Evelīna. Es redzu, kad Evelīna ir iekšā, es viņu filmēju no ārpus, tā kā mēs viņu sozu. Un tur atnāca apsargs, un mēs arī izgājām, mēs vienkārši aizskrējām lejā, un es redzēju, kā apsargs vienkārši mūs jau meklē. Tad es nezinu, kā sauc šito meitu, man liekas, būs rakstīts, un tad būs rakstīts. Pašiem viņai YouTube kaut kāds, viņai izteikt. Pašiem, sliktākā, šausmīgākā lieta, ko izdarījāt kopā, mēs jau tikko teicām par to maģikēnu. Cik ilgi esat pazīstamas, kā iepazināti? Tad mēs to arī stāstījām, ka pašiem 3 gadus, un kā mēs iepazināmies teātru studijā. Diana Enzele. Es ceru, ka mērīt pie mums. Diana Enzele jautā, kādi ir jūsu interesantākie piedzīvojumi, ko esat darījuši kopā? Tas ir arī kas? Kādi piedzīvojumi, Diana prasa? Mēs esam laužušās iekšā mūsu tajā studijā. Mēs esam, kad mēs sabojājuši atslēgas, mēģinot atslēgt durvis. Mēs esam gājuši. Mēs vadījām mūsu Ziemassvētku. Mēs vadījām teātra pasākumu prietā. Un mēs atklājām vienkārši Baltijas zvanu, un tas bija, mums bija ļoti baili. Priekšs un valdies, kā vēl to varēja nekad darīt? Nikola Kļaviņa jautā, cik ilgi jūs draudzēties? Jā. Viņai mans uzvārds ir. Mēs esam Emīlija Kļaviņa. Cik ilgi jūs draudzēties? Tad mēs teicām 3 gadus. Pikaču Zemē Svītra 26. Kur un kā jūs iepazināties? Vai jums ir kopīgi draudzības kanāls? Nē, mums nav kopīgi draudzības kanāls. Kur un kā? Kurš zina? Varbūt vajag. Kur un kā jūs iepazināties? Mēs jau stāstām. Es domāju, ka mēs varētu uzsākt kādreiz kanālu, kur mēs abas divas vienkārši runājam par tādām lietām. Jā. Nikola jautā, viņa pirmā arī jautājumu. Vai jūs esat labākās draudzenes? Protams. Jā. Es domāju, ka... Vai jums patīk filmēt video? Jā, mums ļoti patīk filmēt video, un noteikti nospied subscribe man un Emīlijai, jo viņas links būs aprakstā lejā. Te arī mans vārds uzrakstīts, mans kanāls. Kur iepazināties, viņa vēl prasa? Mēs jau teicām mūsu studiju. Visurs neatbildēs tu jautājumu. Man arī patīk filmēt video. Vienkārši man bija viens posms, kad es kādus 3 mēnešus nav video, tā ir tā saucamā tā krīze, kad nav tā kā ideja, un tad man atkal iepatikās. Cik jums abām gadi mēs jau teicām? 14, 13. Tūlītes pēc 2 mēnešiem man būs 4. Man pirms 2 dienām. Man nav vēl krimināla. Man ir. Tātad Maršmilovu, kad jūs iepazināties? Ziemā, ne? Jā. Jā, ziemā. Kas jums ir līdzīgs viena pa otru? Kas jums ir līdzīgs? Varbūt, kas ir mums kopīgs.
teātris. Mums ir kopīgs teātris, mēs abas esam brunetes. Man vienkārši izbalēja drusku matu, tāpēc man izbalēja arī Portugāla, un es arī krāsojas, tāpēc man bija tāpat krāsa kā viņiem pārsvarā. Mums ir kopīgs, ka mēs abas esam meitenes. Jūs strīdēties, ja tad nosauciet strīdi. Bija viena diena teātrī, kad atceries, kad es teicu, ka es iešu prom no tās. Atceries, ka mēs spēlējam etīdi. Kāpēc? Tā ir Elīna? Nē, bija tas, ka taču bija, kad Elīnas nebija. Bija viena meitene, nosauks pa, piemēram, Samantu. Un nosauks otru pa Melāniju. Un Samantu un Melāniju mēs spēlējam etīdi. Un es gribēju spēlēt vienu lomu, jo mums bija daudz lomas, un mēs negribējām visu spēlēt. Un es gribēju būt viena tur, man liekas, māte, bet es negribēju būt tēvs. Un tad mēs sastrīdējāmies, un es vienkārši aizgāju prom pie manā jakas. Un mūsu tā rešāra bija ārā izgājis. Es teicu tieši uz mājām, man ir jāiet, un viņš man jau apnika. Un tad tu vēl tur kaut ko teici. Un pēc tam mēs saliekam mieru. Tad kaut kas tāds bija, es atceros. Jā, mēs esam saliekam mieru, pareizi? Nē, viss tas neslīgi joks. Sonora Saulīte jautā, kad jums būs svapa. Mums ir ko Vinese, Es gribu uzsākt līdzīgu svapam, bet ne tieši svapu. Bet līdzīgi kaut ko, bet tas būs tālāk, ka mēs tikko izdarījām un tikko bija dzimšana, viņai būs dzimšanas diena. Un es domāju, varbūt kaut kad vēlāk, pēc meetup, ja būs. Jā. Vai jums ir bijis strīdā Anūtas TV? Mēs tikko teicām, ka bija. Ir bijuši, bet tie vienmēr tie strīdi, kurus mēs uzsāksim, esam izglītam tajā pašā dienā vai nākamajā. Mēs tā, ka nedēļu esam sasrīdējuši nav. Lollipops, kāda jums bija pirmā doma viena par otru? Tad tu, kura sāksies, vai tu? Man pirmā doma bija tas, ka es visai, kad sāku tēriju, viņa bija tā draudzene, kuras draudzējos, bet man bija cita labākā, es viņu nosaukšu, piemēram, pa Anabelu. Un Anabela, viņa bija man labākā draudzene, un Evelīnas diši tā neievēroju, bet mēs runājam, spēlējam etiski, kā vajag teātri un lomas, bet es vairāk draudzējos ar Anabelu. Un tad, kad Anabela izgāja, viņa vairāk neies teātrī, viņa pameta. Es pamanīju vēlreiz Evelīnu. Tātad. Un jā, man liekas, ka viņa bija ļoti forša, un es redzēju, pirmā doma bija tāda, ka es viņai sākumā neuzticējos, un tagad viņai uzticēju, es varu uzticēt visu. Tātad pirmā doma man par Emīliju bija tāda, ka tikai mums bija tā Anabela, un tad biju es un Emīlija. Un es draudzējos ar to Anabelu arī ļoti labi, vislabāk nekā ar Emīliju. Emīlija bija tur man tāda meitene, es ar viņu tā, diži nerunāju. Un vispār kaut kāda meitene tur teātrī, jā, forša meitene, bet es tur arī tā, īsti neuzticējos viņai vēl un tā. Bet, un bija tā Anabela, un es ar viņu vairāk draudzējos, un Emīlija draudzējos ar viņu. Mēs bijām tā kā viņa starpā, un kad viņa pazuda, tā bija tā kā siena mūsu starpā, tā Anabela, viņa... Mēs, ka jūs esat tā kā draudzes, bet jums kāds pa vidu, un jūs tā kā visu laiku tik cauri, bet jūs esat un tad, kad tā Anabela tā kā pazuda, siena nobruka, un tad mēs ieraudzījām viens otru, tā kā iepazināmies kārtīgāk un draudzējāmies. Tad palikām viens otru nakti un uzzināju kaut ko jaunu. Es jau te nodarbojos, un man liekas, jūtu Evelīnu, man liekas, arī. Jā, tā. Bet nebīši tā, ka tas bija... Tur ļoti grūti stāstīt. Kikucis. Jābūt atsevišķam video. Kikuci, brikuci, čau. Vai jūs esat kādreiz izdarījuši kopā kaut ko ļoti smieklīgi, par ko vēl joprojām jums nākas smieklīgi? Ja jā, tad pastāstīt, ja nav noslēpums. Es zinu, ka kaut kas tāds bijis, bet es neatcerās. Tas manikens arī tas bija tāds, kā mums apsargs tur jau nāca klāt. Viņš jau dusmīgs tāds, jo mēs tur visu laiku līdā. Un vēl es fočēju, un es gaidīju, kamēr Emīla nāks, man tur jau saka, ko tu fočēji sienu kāds. Es zinu. Bija tā, ka pie mani palika nakti Evelīna un, piemēram, Kamene. Kamene. Un Evelīna taisīja vaļā šampaniešu pudeli. Un visi izlidoja. Man vēl video klips saglabājies. Man vēl ir, viņš saglabājies pie memorijas. Man vēl premdienāk smiekla, tā balīte bija ļoti forša. Mēs taisījām kūku. Un visai vairākus kūkus, kaut ko tā. Mēs visu dienu ēdām salmi, tas ļoti slikti. Jā, un tā Kamene arī bija forša. Kamene arī bija forša. Marta Čunčule jautā. Kāpēc tas?
Saki. Labi, davai, viss. Marta Čunčula jautā. Nu, Sorry, bet... vienreiz. Kāpēc? Ak, Dievs, ja tas ir cilvēku uzvārds. Nu, tā. Marta Čunčula, kāda ir jūsu bailīgākā pieredze? Viņa smuka. Tātad, kāda ir jūsu bailīgākā pieredze? Kāda ir bailīgākā pieredze? Man bailīgākā pieredze tas, ka es sapinos ar šito te. Man bailīgākā pieredze, es nezinu, Elvīna, man liekas arī, es paliku viņas pa nakti un mēs kā cīnījāmies pilnē, viņai bija rokā kamera un es viņai netiešām trāpīju un mums tā kamera nokrita zemes un saplīsa. Un es nezinu, vai Evelīnai viņa ir, bet man tā ir bailīgākā, jo es šausmu graudēju, man bija tik bailes, es esmu samaksājuši, tas bija tik bailīgi. Krista, Laura, kāda lieta, ko jūs nekad nedarīsiet? Mēs nekad neizstīsim. Es nekad nepīpiešu. Mēs nekad neizstīsim viens Ja tas ir saistīts ar mūsu draudzību, ko es pret viņu nedarīšu, tad es nezinu, nenogalinošu. Man ir tās lietas, ko es nekad nedarīšu, kā nepīpiešu un nedzeršu tā. Tās pamata lietas, bet tieši par draudzību es nekad neizstāstīšu viņas noslēpumu, ko viņi uzticēja tikai man. Tad cik ilgi esat pazīstami? Sendija Āju prasa. Un Sendija Āja prasa, kura ir garākā. Viņa ir garākā. Es esmu 1,71 m. Nu, es esmu 1,69 m. Jā, tāpēc mēs esam diezgan tuvu, bet ja mēs tagad nostātos, mēs to nedarīsim, bet es esmu 1,71 m pēc dažiem mēnešiem, tāpēc ar 1,72 m, bet tā, bet stīpa, jā. Tātad cik gadus to prasa Junora Streča, kādu jums grūti uzdāt? Cik gadus turpinās jūsu draudzība, kas ir kopīgs jums, kāds ir jūsu ēdiens, kuru jūs parasti ēdat, kad esat divās, tad to es forši jūtu veiksmīgi tavā YouTube karjerā. Paldies! Un ēdiens pierādējuši uzsākšu rēdiņu, jo pārsvarā mēs ēdam frī. Es ne, vat redzu pie Evelīnai šausmīgs mīļākais ēdiens ir sushi. Mans mīļākais ēdiens ir pizza un frī, un tāpēc tas ir tieši, ka mēs vienmēr pārsvarā ēdam atsevišķi, bet pārsvarā mēs ēdam pizzu vai arī frī un tā. Jā, man negaršo. Piemēram, mēs aizgājām uz Gambēju, viņi piemēram suši, man negaršo suši, es piemēram frī, piemēram, nu, bet tā mums pārsvarā pizza, jo mums ar man garšo pizza, mēs esam pasūtījuši sēduši. Jā, tad cik uz pizza laikam. Kas ir kopīgs jums? Mēs jau teicām, ka tā kā teātram tas te viss. Nu, meitene. Unicorn Girl, vai jums ir kādi kopīgi hobiji, neskaitot YouTube? Jā, tas ir Nu, mēs jau šitai video 100 reizes. Tas nav hobijs, dzīves stils. Dzīves stils, tas ir dzīves stils, tas ir dzīves stils. Kad es pabeigšu 12. klasi, braukšu uz Angliju, mācīties tēvs skolā. Es gribu, tas pat mans darbs. Evelīna, kā jūs kopjat savus garos mācības? Es jums līdz pastāstīšu. Nekad es viņus gribu nodzīt jau. Man ir bijuši šitādi lamati. Man ir bijuši šitādi. Man ir bijuši gari. Man sākumā bija gara, vēlāk īsi, vēlāk pusīta un vēlāk atkal īsi, vēlāk tagad gari. Un es nekad. Man ir gari mati, un tagad man agrāk bija garāk. Jā, man ir tagad savas nezināts šaļā, kad es dzīvoju Jelgavā vēl, un kad es jau Evīli! Tas ir. Un kad tā kā es jau dzīvoju Jelgavā vēl šeit, kad es jau nenogriezu, man bija ļoti gari mati Jelgavā vispār. Man pat, kad dejošanā man aizrādīja par to, ka man ir gari mati, man viņi bija reāli pāri dibenam jau. Un tad es jau vairāk nebija smuka, un tad vienu dienu es nogriežu savu līdz šeit dienai, kaut kur štenmātus, un tagad man viņi reāli neaug vairāk garāki. Bet tā man patiks, Nu, ilgi viņai. bet tā varētu teikt, kurai bija garāki, man bija garāki. Man bija garāki mati. Man bija garāki. Kā kopja, es vienkārši šampunu lieku un dažreiz kā eļu tādu priekš matiem, un es īsti tā kā, baigi. Atslēga priekš gariem matiem. Es neesmu stils, kas mazgā ik pēc 2 dienām matus, ne. Atslēga, ja tu sāc pieņemt savu stilu, kāds man jau bija jau no piedzimšanas, ka es matus mazgāju nevis ik pēc dienas vai vienreiz nedēļā vai kaut kā tā.
Un tas, jo vairāk mazgāju, tas arī drusku bojā mātus, tāpēc es sāku nemazgāt arī tik bieži, kā ik pēc katru dienu, bet es nemazgāju katru dienu, jo es mazgāju vienreiz nedēļā, varbūt, kad ir svētki, varbūt vairāk, bet mani pieņas ceļojumā var sanākt pāri nedēļu, bet tad arī man mati ļoti labi auga, ļoti ātri. Un lieku šampūnu un kondicionēru, dažreiz arī, kad gribu tājušas, es pūšu līdzekli un viss. Tātad, jā. Šampūnu man maināt. Ieva Grīnīte jautā, kāpēc jūs esat tik labas draudzenes, kur un kā iepazināties? Tāpēc, ka mēs iepazināmies teātrī un mums ir vienādi hobiji un mums ir vienādi, kā var teikt, mērķi. Piemēram, Evelīna ir tik labs draugs, kad pie man nomira mans mīļākais kaķis un viņš bija reāli visu dzīvi manim kopā. Un viņš jau bija ļoti vecs, un kad viņš nomira pirms kādu laiciņu, Evelīna bija tas cilvēks, kas reāli mani atbalstīja un paldies tev. Viņa ir ļoti laba draudzene. Tāpēc, ka viņa arī tā bērnu sāc pārsteigums taisa, tas ļoti patīkami un mīļi. No viņas puses man tas, tā kā, viņa ir ļoti labs cilvēks, kurš uzklaus, viņa ir ļoti līdzjūtīga un tā. Vienkārši man bija tas, ka man tādi draugi no skolas daži, man ir tāda pieredze slikt tādu uzticību un bet ar Evelīnas es viņam varu uzsēt tādu noslēpumu, ko es nekad neuzticētu. Pēdējie 4 jautājumi. Klases biedriem, tāpēc. Tātad jautā Sanija Dubrovska, kā jūs iepazināties, to mēs vairs neteiksim, jo mēs jau 100 reizes šajā video pieminējām. Ja jūs gribat, te būs laiks, kad cikos mēs jau to stāstījām, tāpēc. Man liekas, jūs to visu jau dzirdējāt, pat nevajadzīgs laiks. Jā. Ko jūs labāk izvēlaties, končus vai čipšus? Čipšus. Končus. Es neēdu čipšus, tāpēc, ka man ir tikā, var teikt, slikti no viņiem un... Nevajadzēja pārēsiet. Tas nav tāpēc. Labi. Vienalga, man vienkārši sāp ēders. Labi. Tas ir tas pats, kā tev no citiem produktiem. Jā, es Bet mēs tāpat draudzējamies arī. Tas ir grūti, ka es arī neēdu suši un tās lietas, ko viņi ēd, viņi arī neēd dažos, ko es ēdu, bet mēs draudzējamies kā divas ūdensvās. Arī kā... Tas bija ar to kvalitāti, bet tāpēc, ka telefoni filmēja to video. Tātad Egira Vinska, ko jūs parasti darat, kad satiekaties? Mēs ejam ārā, mēs ejam uz kino, mēs ejam uz... Mēs filmējam videoklipus, mēs skatāmies video un ēmēst. Labi, paldies, ka skatījās šo video. Šie bija visi mūsu jautājumi. Es ceru, ka es nevienu nepalaidu garām un ka visiem... Jā, un ja jūs tagad rakstat to komentāru, jo es neizdēs, man liekas, to video, tad piedodiet, kad neatbildējam kaut kad citu reizi, mums būs vēl iespēja, ja jūs gribēsiet. Jep. Un kurš zina, ka mums būs meetups un varbūt tad mēs atbildēsim. Rakstiet, vai jūs gribat, un ja jūs gribat, tad arī rakstiet, vai jūs nāksiet. Jā, ja jūs gribat meetupu, tad rakstiet, kur jūs gribat vai kā, un jā. Jo rakstiet arī, kur jūs apmēram dzīvojam, lai mēs saprotam, cik cilvēki arī... Piemēram, kur jums ir izdevīgāk, lai mēs tam tās apkopot kopā un tikt. Labi, spied like, subscribe viņai man, un būs lejā viņas links. Tā ir jums Ielīna. Un tiekamies arī manā videoklipā. Jā, viņai būs videoklips. Mēs filmējam šodien filmēšanas diena.